Dairi, jā, sliktas ziņas. Vakar jau migzonā es redzēju, ka tās prieka asaras mijās ar kaut kādām aizdomīgām asarām. Kaut kas tāds laikam reti noteikti. Jā, vakar bija tādas interesantas sajūtas. Pirmkārt, milzīgs prieks par uzvaru, par to, ko mēs izdarījām. Kā jau vakar teicu, likās kaut kas nereāls, bet tā pašā laikā saprotam, ka ir jāturpina. Un otrs jau pēc sajūtām jau vakar arī zināja, ka visticamāk nav nekas labs tajā kājā. Tā kā no tās puses, protams, bija žēl, kad zinot, ka visticamāk tas turnīrs ir beidzies. Kurš bija tas moments, kad iedzīvojies savainojumā? Tieši tas, pēc kur arī es nogāju malā otrajā ceturdaļā, pēc tās uzbrukuma piezīmes, tieši tajā momentā arī sajūtu to tādu nelielu klikšķīti kājā. Pēc tam es vēroju, tu soliņu vēl daudz staigāji, mēģini sildīties un saprast, kas ir noticis? Nē, es nemēģināju sildīties, es vienkārši nevarēju nosēdēt tajā brīdī mierā. Varbūt kā tev tā kāja šobrīd jūtās? Tagad pagājis 24 stundas, un kāds pats jūties? Nekas īsti nav mainījies, pat ejot, lēnām ejot, to vietu jūt, tā kā tagad pāris dienas neko, un tad lēnām jāsāk rehabilitācija, lai tad būtu uz sezonas sākumu gatavs. Tev ir bijis jau līdzīgi savainojums, vai tas atjaunoja? Ir gadus atpakaļ bijis, tāpēc arī zināju plus mīnus to sajūtu, un bija jau plus mīnus arī skaidrs, kas ir noticis. Turnīra turpinājumā noteikti tāpat būs uz komandas soliņa un kopā ar visiem spēlētājiem. Protams, nekas nemainās, būšu soliņu, un ja spēlējot, tad visādi citādi centīšos palīdzēt, cik vien varēšu. Paspēja izbaudīt pasaules kausa garšu divās cīņās? Tā diezgan liela mazuma piegarša, bet jā, prieks, ka vismaz tās divas spēles varēja iziet laukumā. Tagad aizsarga rotācija paliks mazāk, un kā tu redzi, kā komanda izstājas šajā pozīcijā turnīra turpinājumā? Komanda, es domāju, ka izstājas ļoti labi. Vakar otrā puslaikā bija, nezinu, ja ne izcili, tad tiešām ļoti labi, kā es teicu. Un katram būs vēl kāds maziņš solīts jāpaiet uz priekšu, jāpieliek klāt, lai mēs noturētu to līmeni, ko mēs šobrīd esam uzstādījuši. Dairi, kam nodosi kapteiņu uzšuvu? Nevienam, es būšu soliņu. Paliec kapteinis arī tādā ziņā? Protams. Kāds šaļiem vispār noskaņojums? It kā eiforija savā ziņā par uzvaru, bet tajā pašā laikā zaudējam kapteini. Nē, es domāju, ka tādā ziņā, protams, ka visiem var būt neliels šoks, nezinu, ne šoks, bet nē, tā ir daļa no sporta, mēs visi to saprotam, un tāpēc visi ir gatavi iet un cīnīties. Ja, tā kā eiforijas arī noteikti nav, ja vakar priecājāmies, izbaudījām, bet mēs saprotam, ka tā ir tikai otrā spēle turnīrā, vēl ir vismaz 3 spēles priekšā, ļoti svarīgas spēles, un mēs negribam, kā es iepriekš minēju, vienkārši viņus nospēlēt. Kā izskatās kanādieši no tavu skatu punktu? Kanādieši normāli izskatās, bet mēs arī labi izskatāmies. Tā kā, zinām, atkal esam sarunājuši, kā pret viņiem spēlēt, zinām, kur ir viņu vājās vietas, ko mēģināsim izmantot. Un es domāju, ka vakardien bija lielisks pierādījums, ka nekur nevienā brīdī nesākām varbūt panikot, arī esot iedzinējos. Turpinājām spēlēt to, ko bijām sarunājuši, ļoti pacietīgi, ļoti mērķtiecīgi, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, un tas atmaksājās. Tā kā es domāju, ka tā ar tādu pašu mentalitāti jāiet arī uz nākamo spēli. Ko vēlētos nodot faniem nākotnē? Es vēlētos nodot faniem pirmkārt milzīgi paldies par atbalstu, jo sajūta ir tiešām kā spēlējot mājās, un būt tikpat foršiem, dzīt mūs uz priekšu, atbalstīt kā līdz šim, un vēl vairāk. Visos bāros, daudzos bāros skanēja latviešu mūzika. Jūs arī aizgāja sagaidīt pie viesnīcas vai kaut kur esat satikuši fanus vēl? Nē, tu esi bāra eksperts, ja? Nē, pie viesnīcas ir daži cilvēki bijuši, bet tur ir diezgan tāda stingra apsardze, un tur tā baigi nelaiž iekšā cilvēks. Tā kā, bet, protams, braucot uz spēli, braucot no spēles ārā pie arēnas, mēs to jūtam. Un vispār kopumā tā atmosfēra, tas atbalsts ir ļoti jūtams. Tu nedrīkst aizmirst, ka nākamā vasara atkal būs svarīgs spēles Latvijas izlasē. Mēs to neaizmirstam, bet šobrīd mēs domājam par nākamo spēli pret Kanādu un tad pret nākamo, un tā kā tik tālu mēs vēl neskatāmies. Tas vairāk par tevi, ka pats tad varēs atrast.
Protams, es saku, vakar tiešām bija viens brīdis tāds nedaudz grūtāks, varbūt tīri galvā, bet nē, izgulējos, es nolicu to malā, samierinājies, pieņēmu, ka tā ir un viss turpmāk ir jābūt tikpat pozitīvai attieksmē, kā tas bija arī spēlējot un jāturpina palīdzēt komandai, cik var.